Skutelis ir studijā. Kad būsim iestājušies OECD, mūsu bankām starptautiskā uzticamība tikai un vienīgi pieaugs. Un, protams, būs arī jāievēro stingrāki noteikumi, bet tas jau ir tikai uz papīra, jo, kā saka viens no maniem uzticamākajiem draugiem Lamberga kungs. Nu tā, protams, banku sektors ir jāizmanto, un es tagad klausos, kā te tagad mušīs nost, tā teikt, meklēs to balto skaidro naudu un visu pārējo nīcinās ārā. Kas paliks pār no tā banku sektora te tajā Latvijā? Tā kā vienmēr vajag zem visām rekomendācijām pieiet ļoti uzmanīgi, ļoti uzmanīgi. Tas ir faktiski banku lobija cīņa, kur amerikāņi pārstāv savus banku sektoru intereses un rietumnieku savu, a mēs tie jampampiņi vai ne, uz pirmo svilpienu vai ne acis nolaižam un tad tagad visus izdzinājam un atdodam biznesu. Tā nedara. Labi, a kas vietā mums būs? Samaksājiet kompensāciju. Nē, pa pliku velti atkal. Atkal letiņi par pliku velti atdodas, zini, tāds, ko es teikšu, Čaka ielas meitenes. Te blefot iemācītos. Iziet pat, mēs te būs kārtībā. Viss paliek pa vecam. Tie nomierinās, paiet kādu mēnešu aizmirst. Kāds cits kaut kāda cita kriņa. Zelta vārdāms un kungi, tas būtu jāatcerās. Tieši arī, man liekas, precīzi tādā izpildījumā. Un pēc tam viss paliek pa vecam. Un starp citu, nebūs jau arī pirmā reize, kad mēs būsim tā darījuši, jo tā acīm redzam ir tāda Latvijas nacionālā īpatnība. Visus līgumus parakstot jāatcerās, ka čuriki ar vienu roku ir jāpietur. To pat varētu mierīgi Latvijas valsts karogā, man liekas, ielikt iekšā. Jā, vienkārši sākumā sakam, jā, bet pēc tam sakam, beidziet. Mums jau ir arī piemērs, viens labs piemērs ir ar NATO, kur, lai iestātos, solījāmies aizsardzībai tērēt 2% no IKP, bet, kad iestājāmies, teicām, mierīgs. 0,9 arī ir daudz diezgan, jā. Arī stājoties Eiropas Savienībā, teicām, ka solidarizēsimies priekos un bēdās, bet tagad sakām mierīgs. Bēgļi tas nav mūsu lauciņš.